Šī video vietā man sauc Žāna. Šo recepti atbalsta internetu veikals ķēdes.lv, kurā tu atradīsi visu nepieciešamu ēdienu pagatavošanai, cepšanai, kā arī pārtiku. Šodien man pusdienās būs ķīnas vai pekīnas kāpostu tīteņi. Man vajadzēs tā ķīnas kāposts, te kilograms, jau nomazgāju, burkāni. Gaļu es paņēmu lielopu un cūgaļu, tā gan arī 50 uz 50, pusvārīt rīsi, nevārīt rīsi, man ir 60 grami, ja? Es arī tur uzrakstīju. Bet te tā kā, ja tev jāvār, teiksim, 20 minūtes paciņā rakstīts, tad jāvār 10. Tā, milti, krējums, tomātu pasta, sīpols un garšvieliņas, ja? Lauva lapiņa, tāds arī garšvielu maisījums vistiņai, sojasmērce, eļļa, sāls, pipari un ūdens. Pagaidām viss. Tā, sākšu ar gaļu, viņi jāsagriež. Un, protams, garšvielas, jā, un tomātu pastu tu atradīsi internetu veikalā, ķēķes sadaļā pārtika. Tu jau vari ņemt gaļiņu, kādu tev garšo. Tīteru vistiņu vai manuprāt, ir labi sanāk, kad ir puse uz pusi cūgaļu un lielopu gaļiņu. Tagad samalšu. Tagad pildījums. Vajadzēs man burkānu sarīvēt un sagriezt sīpolu. Te man būs gan pildījuma, gan mērcītē burkāns un sīpols. Sīki jāsagriež sīpols. Pa šo laiku man silst eļļa. Skaties, kur smuki burkāniņi. Tā, tagad ķeramies klāt pildījumam. Tagad būs jāsajauc gaļa kopā ar pusvārītiem rīsiem. Un man vajadzēs pusīt, varbūt mazāk nekā pusīte burkāniņa sīpu, un pusīte es atstāšu mērcītē. Tā. Un tagad pielikšu mazliet kādu tēkarotīti tomātu mērci šeit. Pārējā man mērcītē. Garšvielas man patīk izmantot šādu te garšvielu maisījumu vistām. Te ir daudz kas iekšā un viss, kas ir vajadzīgs tā. Nedaudz. Sāls. Un vienmēr pie rīsiem iet labi sojasmērce. Ja tev garšo lietas, ja nē, tad nē. Kāda ēdam karotīti. 2. Tagad viss šis jāsamaisa. Pildījums gatavs tīteņiem. Tā, man te karsts ūdens. Kāposts. Tā, jānogriež tas gals. Lūk, smuki nāk nost lapiņas. Tagad ir jāklai karstu ūdeni. Pat uzvārīja. Un jāpatur kāds minūtītes 5. Tā, pieliešu klāt vēl eļļu. Tie burkāniņa sīpoliem, kas mums palika pāri. Jā, tagad taisu mērcīti. Lieku klāt miltus. Tomātu mērci. Pāris minūtīs tas viss ir jāapcep. Vēl mazliet šķipsniņu cukuru jāpieliek klāt.
sāls. Tagad lēniņām pievienošu ūdeni karstu. Un tagad jāizkārs sev sietiņu. Redzu. Skaista mērcīte sanāk. Un tagad klāt mērcītē es pielieku lauru lapiņu, mazliet sojas mērcis, maisējumu, un krējumu. Tā, mērcīti gatava. Lapiņas ir arī labas, jau mīkstas. Jānogriež šīs te maliņas, kur ir tāds biezāks, ja? Nu, kā jau parastiem tīteņiem arī, kad parastiem balu kāpostiem. Tā. Lapiņa. Tā ir tāda maza kotletīte. Šādi. Sanāca 11 tītenīši. Un tagad jāliek virsū šī te mērcīte, ko mēs pagatavojam. Nu, protams, vajag iepriekš pagaršot, vai pietiek sāls. Tā, ja ir metāla trauks, jā, tad jāliek karstā cepeškrāsnī uz 35–40 minūtēm. Ja stikla, keramika un māla trauks, tad tas jāliek augstā cepeškrāsnī, tad vēl pierēcina klāt pie kādām 35–40 minūtēm, kādas 11 minūtes, kad tev silst cepeškrāsnis. Tā, liekam iekšā. Vāks nav vajadzīgs. Tā, man pagāja 1:30, stunda gatavojās un 30 minūtes man aptuveni silst krāsniņa. Jo viss ir atkarīgs no kāpos. Citreiz kāpos ātrāk gatavojas, citrās ilgāk. Jāskatās. Mērcīt. Krējums. Zarmiņi. Pienācis tas garšīgais brīdis garšot. Smuki. Sulīgi. Nu, man atliek novēlēt kā vienmēr. Veiksmi gatavošanā!
Šo recepti atbalsta internetu veikals ķēdes.lv, kurā atradīsi visu nepieciešamu cepšanai, gatavošanai, kā arī pārtiku. Paldies par uzmanību! Uz tikšanos!